esmu pārliecināta, ka lielākā daļa no šiem 60 jauniešiem, kas piedalījās biznesa naktī, būs uzņēmēji, un mēs par viņiem vēl dzirdēsim. Arī šogad mums kā lektori piedalījās tie jaunieši, kas bija pirmās biznesa nakts dalībnieki. Pateicoties 30 atbalstītājiem, bez viņiem šis pasākums nebūtu noticis. Svarīgākā nav pirmā ideja, svarīgākais nav tas pirmais biznesa plāns vai biznesa modelis. Svarīgākais ir process un no soļa uz soli mācīties un uzlabot gan ideju, gan kopējo konceptu. Manuprāt, šī gada biznesa nakts atkārtoti ir pierādījis to, ka mūsu jaunieši un mūsu visi dalībnieki ir spējīgi īsā termiņā ātri mācīties un apgūt jaunas lietas, ieklausīties mentoros un pilnveidot iteratīvi soli pa soli savu ideju un savu konceptu. Mums bija ļoti grūti, mēs gribējām gulēt un mēs nevarējām saprast, vai mēs vispār darām kaut ko pareizi. Mums nav nekāda prasme programmēšanā. Mēs likās, jā, mēs esam iesprūduši, mums nav prototips līdz galam kvalitatīvs, bet mēs beigās laikam ar savu harizmu un savu neatlaidību uzvarējām.